pasaulē, Eiropā, Latvijā arī. Dačijas veiksmes stāsts sākās 2010. gadā ar pirmā modeļa nākšanu pasaulē, kurš turpinājās 7 gadus, tad parādījās jau otrā paudze. Šobrīd mūsu priekšā ir trešās paudzes auto. Katras 63 sekundes tiek saražots jauns Dačija modelis. Dienas apjoms ir 1000 eksemplāru katru dienu, un, ja runājam kopsumā, tad ir pārdot vairāk nekā 2 miljoni auto. Šobrīd es lūkšu atklāt šo ilggaidīto auto, kurš ir pirmais Rīgā un parādījās tikai vakar vakarā. Tā kā jūsu uzmanībai Dačija trešās paudzes modelis. Tie, kas ir pazīstami, un esmu pārliecināts, ka tā ir lielākā daļa ar pirmās paudzes modeļiem, redz, ka modelis ir pavisam savādāks. Viņš ir kļuvis robustāks, es pat teiktu nedaudz agresīvāks, saglabājot iepriekšējos izmērus. Atšķirība ir burtiski pāris milimetros. Mašīna tāda pati pēc izmēriem. Zīmīgi priekšā ir Y veida lukturi, kur īpaši izskals modeli jau uz ielas braucot, varēs viņu ātri atpazīt. Šie te izvirzītie arku aizsagi un sāna aizsargi, lai mašīna nevarētu saskrāpēt, kas ir no pārstrādājumiem materiāliem ražot jaunu tehnoloģiju. Kas ļoti veiksmīgs ir tieši Duster, kas gan bija ar iepriekšējām paudzēm, ka šie šķērstieņi reliņi pārvēršās par šķērsteņiem, ja vajadzība. Līdz ar to, ja iegādājaties kādu aksesuāru, jums nav jāpērk atsevišķi šķērsteņi, bet jūs tieši to pašu varat dabūt no šiem te no šiem jumta reliņus pārvērst par šķērsteņiem. Mašīna ir pieejami 3 veida dzinēji. EcoG 100 zirga spēku ar gāzi darbināms. Tad ir mild hibrīda benzīna dzinējs 130 zirga spēki, kas ir pieejams arī pilnpiedziņa, protams, un 140 zirga spēku pilnais hibrīds, kas būs komplektēts, protams, ar automātisku ātrumkārbu. Tā kā cilvēki var izvēlēties, kas vairāk patīk. Jauda, ekonomija, vispārējais. Mašīnai 3 komplektācijas bāzes, Essential, kas ir vienkāršāka, un Extreme un Journey, kas sev Extremes vairāk domāts tiem, kuriem patīk vairāk braukt ārpus pilsētas, medības, makšķerēšana, sēņot vienalga, un Journey, kas vairāk kā pilsētas variants. Ja kad jūs pēc tam iekāpsiet iekšā automašīnā, redzēsiet, kad ir arī pavisam jauna sistēma, vidus konsola informācija 10 colu vadītājam. Panelis arī ir kļuvis digitāls 7 colu izmērā, kur ir pilnīgi visa braukšanas informācijas, spidometri, navigācijas, vispārējais iekšā. Dusters arī ir unikāls ar to, kad ir pirmoreiz parādīsies jau klipu sistēma, kad jūs varat aksesuārus piestiprināt principā 6 vietās automašīnas salonā pēc vajadzības, kā krūzītes, lampiņas, pakaramos, piemērot principā kā priekš sevīm to visu. Tā kā īsumā tas viss par auto. Lūdzu, nāciet iepazīstieties, skatāmies, uzdodam jautājumus un gaidām mūsu autosalonos no māja vidus, ka būs jau pirmie testa modeļi pieejami. Paldies!